Jā, tā prieks jūs visus redzēt. Privilēģija šeit būt priekšā un dalīties ar to, ko es ticu, Dievs ir licis man sirdī. Es īstenībā diezgan kādu ilgu laiku neesmu no priekša neko dalījies, un tāpēc man ir sakrājies daudz ko teikt. Bet Trejs man uzaicināja, tāpēc viņš bija visu vainīgs. Vainojiet viņu. Jā, īstenībā man ir bijis, mūsu ģimenē mums ir bijis tāds grūtāks laiks, un ir bijis tāds miesas nespēks, bet īstenībā tagad to te gatavojoties pārdomājot, tā bija milzīga svētība vienkārši atkal no jauna skatīties uz evaņģēliju, skatīties uz Jēzu, ko viņš ir izdarījis. Tas man ļoti, ļoti iedrošināja, stiprināja. Es dalīšos jā, gan par evaņģēliju, par Kristus uzvaru, bet man viena tā doma nāca tagad īstenībā, arī ko Mārcis pieminēja, ja, viņš teica, ka Celtics ir uzvarējis, salauzuši to zaudējumu sēriju. Un ko mēs svinam tad, kad Celtics uzvar? Celtics forši, bet porziņģis taču, vai ne? Mēs jau svinam porziņģi, viņš ir mūsējais, viņš ir latvietis, vismaz es nezinu. Es domāju, ka vai ne? Mēs priecājamies, jo porziņģis ir tajā komandā, un viņš ir arī labi spēlē, protams. Un es gribu arī, ka mēs Trejam nepatīk. Es gribu arī, kad jūs arī skatāties visu, gan klausaties, ko es runāšu, ar fokusu uz Jēzu. Ja? Mēs svinam augšām celšanos, mēs svinam uzvaru, bet mēs svinam personu, kas ir augšām celsies, mēs svinam personu, kas ir uzvarējis. Tāpēc es gribu, lai jūs saglabājat skatu uz viņu, jūs fokusēties uz viņu. Ok, mēs iesāksim ar lūkšanu. Un mana lūkšana būs no Galatiešu vēstules 1. nodaļas 11. līdz 12. pants. Tur rakstīts tā. Pāvils raksta Galatiešiem, viņš saka, es daru jums zināmu, brāļi, ka evaņģēlijs, ko esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es arī neesmu to saņēmis vai iemācījies no kāda cilvēka, bet caur Jēzus Kristus atklāsmi. Es ticu, ka mums arī visiem ir vajadzīga pieaugoša atklāsme par Jēzu un par viņa evaņģēliju, par viņa uzvaru. Lūksim. Jā, Jēzu, tev pateicos par šo lieldienu dievkalpojumu. Es pateicos par tavu uzvaru. Mēs tev svinam. Mēs svinam tavu uzvaru. Mēs svinam personu Jēzu. Jā, tu esi mūsu kungs, tu esi ķēniņš, tu esi godības ķēniņš. Tu esi tā vērts, lai svinētu. Tā vērts, lai tev sekotu. Tu esi tā vērts, lai tev pielūgtu un lai tev sludinātu. Es lūdzu, ka tu svētais gars, ka tu nāc un izlējies mūsu vidū un ka tu dod mums šo atklāsmi par Jēzu, dod mums pieaugošu atklāsmi. Personīgi katram. Es lūdzu, ka šis vārds, kas tiks līdzdalīts, es lūdzu, ka tas runā katrā sirdī, kungs, ka tu sagatavo mīkstas sirds un mīkstu augsni sirdī. Jā, lai šī atklāsme var augt un nest augļus Jēzus vārdā. Amen. Un draudz teica, ļoti labi. Ok, tātad man būs arī pults, jā? Lai man jāspiež. Sorry. Jā, es tā kā domāju, kāda varētu būt tas vēsts, tā kā tas nosaukums īstenībā būs divās daļās tā vēsts, un man likās, ka Dievs man tā kaut kā liekas sirdī, un jā, pirmā daļa būs par augšām celšanās vēsturiskumu, tas ir reāls fakts, tas notika, kā mēs to varam zināt, un otrā daļa būs par augšām celšanās spēku, un ko augšām celšanās izdara. Un mēs sāksim ar to pirmo daļu. Pa vidam īstenībā mums būs neliels uzdevums, lai mēs neiesāstos pārāk ilgi. Tāpēc pirmā un otrā daļa mums būs neliels uzdevums. Labi? Tātad pirmā daļa – augšām celšanās liecība, jeb evidence of resurrection angliski. Mēs tātad ejam. Man baigi nepatīk jāstāv atpakaļ, bet
Ok, tātad centrālā raksturvieta šai daļai būs no 1. korintiešiem 15. nodaļas, 1. līdz 11. pants, un šeit jums visiem ir jāpaņem bībeles, jo mums būs jāsako līdzi un nebūs uz ekrāna, es tikai uzliku, kuri panti tie ir. Pārbaudīsim, vai visiem līdz bībeles. Jā, visi atveram, lai varam sekot līdzi. Man ir jaunais tulkojums. Jā, tātad šis ir vārds no 1. korintiešiem 15. Brāļi, daru jums zināmu evaņģēliju, ko jums pasludināju un ko jūs jau arī pieņēmāt un kurā pastāvat. Caur to jūs arī tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi esat velti sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā, un 3. dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Un parādījās Kēfam, tas ir Pēterim, pēc tam tiem 12. Pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem, un kā vispēdējiem viņš parādījās man kā tādam priekšlaicīgi dzimušam. Jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tādēļ, ka reiz es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlstības esmu tas, kas esmu, un viņa žēlstība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlstība, kas ar mani. Mēs tā visi sludinām. Vai nu es, vai tie citi. Tā jūs esat sākuši ticēt. Āmen. Jums ir bijis tā, ka jūs piedzīvojat kaut kādu pozitīvu lietu, un vienkārši tas ir tik brīnišķīgs notikums, jums gribās visiem izstāstīt. Vienkārši nevar paturēt pie sevis, gribās piezvanīt kādu, aizsūtīt WhatsAppā ziņu. Ir bijis tā kādu? Man, piemēram, es tā domāju, kas man tāds notikums bijis. Man, piemēram, bija tad, kad man piedzima meita. Pirmais bērns, kad piedzima, es vienkārši biju es biju tik laimīgs, es gribēju visiem stāstīt, gribēju dziedāt, es visiem gribēju stāstīt to. Es biju tik priecīgs. Tāpat arī ar evaņģēliju, ar labajām ziņām. Un ko Pāvils saka? Viņš saka 3. pantā, vispirms es jums nodevu, ko pats esmu saņēmis. Viņš teica, un angliski ir tā kā of first importance, tas ir reāli dzīvības un nāves jautājums. Tas bija tik svarīgi. Tas bija pirmais, ko viņš pasludināja. Tā ir īstenībā evaņģēlija vēsts, pats kodols, 3. 4. pants, ja jūs tagad paskatāties, ja? Kur rakstīts, vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mira par mūsu grēkiem. Amen. Pēc rakstiem. Un tika guldīts kapā, un 3. dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Amen. Tas ir evaņģēlijs. Ja? Tas ir evaņģēlijs, Dieva vārds. Tā ir evaņģēlija pati būtība centrālākā evaņģēlija vēsts. Kristus mira par mūsu grēkiem, viņš tika guldīts kapā, un viņš augšām cēlās, un viņš ir dzīvs. Ok, tagad mēs paskatīsimies mazliet sīkāk šo raksturvietu 1. korintiešiem 15 no 1 līdz 11. Un būs 3 liecības, kas mums liecina par augšām celšanās vēsturiskumu un augšām celšanās uzticamību. Ir 3 liecības. Pirmā liecība, un tā arī ir rakstīta tajā, ko es tikko jau citēju. Evaņģēlijā tātad ir rakstīts turpat 3. 4. pants. Kristus mira par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā, un 3. dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Šeit 2 reizes ir uzsvērts pēc rakstiem. Pamanījāt, vai ne? Pamanījāt? Tātad šī ir mūsu pirmā liecība, first evidence, pirmā liecība par augšām celšanos. Tas ir pēc rakstiem. Tas tika pravietots. Man bija tā doma izstāstīt tādu stāstu, bet labi, es izstāstīšu. Šeit ir kādas vecmāmiņas. Laikam nav vecmāmiņas, tev ir tikai jaunā paudze.
Ir mammas, ir kādas mammas. Mamām ir ļoti, ļoti tāda spēcīga spēja paredzēt, kas notiks uz priekšu. Ir īpaši saistībā par viņu bērniem. Piemēram, ja bērns kāp kokā, mamma jau paredz, viņš kāps, viņš nokritīs, uzkritīs zars virsū, un būs jābrauc slimnīcu, viņa jau paredz, vai ne? Un viņa saka, nedari to, labāk nevajag, varbūt kaut ko citu. Bērns vienalga to dara, un protams, viņš nokrīt, uzkrīt zars virsū, un pēc tam mamma saka, es taču tev teicu, viņa jau paredzēja, vai ne? Bet ar Dievu ir mazliet citādāk. Viņš arī paredz lietas, ja? bet tas bija viņa plāns. Par viņu tika izteikti pravietojumi. Gan Mūzes, kas ir Tora, ja? Kas ir 5 Mūzes grāmatas, kas bija pirms 1200 gadiem, ja Mūzes dzīvoja. Gan Psalmos, kas bija pirms vairāk nekā 1000 gadiem. Gan Jesaja pravietoja, kas bija pirms 700 gadiem, un Hozeja, kas bija pirms 750 gadiem. Ir neskaitām pravietojumi. Par Jēzu ir 351 pravietojums. Varbūt nav svarīgs tas skaidrs, bet daudz, ja? 351 pravietojums, ko Jēzus piepildīja savas dzīves laikā. Un tai skaitā ir pravietojumi par viņa gan dzīvi, gan viņa nāvi, gan augšām celšanos, un burtiski tik specifiskas lietas, kā viņa vārdi, ko viņš teiks pie krusta, un citas. Pirmā mūsu liecība, raksti liecina 1000 gadu iepriekš jau par to, kad šīm lietām būs jānotiek. Kad Dieva svaidītājiem, Dieva mesijiem būs jānāk un viņam būs jācieš, bet viņš augšām celsies. Mēs ejam tālāk pie otrās liecības, un otrā liecība tālāk no 5. panta. Un viņš, Jēzus, ja, tāpat ir rakstuviet 1. Korintiešiem 15 no 5. panta tagad. Un viņš, tas ir Jēzus, parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12. Pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem. Tad šī ir otrā liecība – acu liecinieki. Reāli acu liecinieki, viņi bija klāt, viņi redzēja, viņi aptaustīja, viņi redzēja viņa augšām celšanos. Viņi redzēja viņu, ka viņš ir dzīvs pēc augšām celšanās. Un šeit, protams, nāk, un kāpēc Pāvils arī uzsver šeit tajā pantā, viņš saka, no kuriem lielākā daļa vēl ir dzīve, kāpēc viņš to saka, tas nozīmē, aiziet viņiem paprasiet. Tajā laikā, ja 1. gadsimta aiziet, viņš saka, aiziet viņiem paprasiet, viņi vēl dzīvi, viņi var liecināt par viņu. Bet šeit ir, protams, lielais ateistu arguments, varbūt esat dzirdējuši, kad, kā apustuļi, viņi bija tādā pārdzīvojumā, viņi bija pārbijušies, viņi tā likuši visas savas dzīves, savas likmes uz Jēzu, ka viņš ir mesija, viņš tagad iekarās visu teritoriju, atņems Romu apakaļ, un tagad viņš ir nomirs. Un tagad viņi ir šokā, un droši vien viņiem halucinācijas, viņiem rādās vienkārši, parādījās Jēzus, varbūt viņiem rādās. Varbūt 12 cilvēkiem, 12 apstākļiem, 500 brāļiem, diez vai ne, kad 500 cilvēkiem varētu būt vienādas halucinācijas. Tāpēc acu liecinieki, reāli, kur redzēja Jēzus augšām celšanos, ir tā liecība, otrā liecība. Un turklāt, kas vēl padara šo atvainojos, ļoti karsts, nezinu no jums, bet man ir ļoti karsti. Turklāt, kas vēl padara šo acu liecinieku liecību par spēcīgu un ticamu, ir tas, ka Pēc tam, kad Jēzus sūtīja savu svēto garu par draudzi, viņš ekipēja draudzi ar savu svēto garu un spēku, un mācekļi izgāja un sludināja. Kas notika? Visi viņus pieņēma tā kā ar atplastām rokām. Kāda daļa bet lielākā daļa nē. Lielākā daļa pretojās viņiem pretī. Un viņiem pat aizliedz sludināt viņa vārdā. Viņiem bija šķēršļi. Kādus no viņiem pat nogalināja. Atceramies Stefans, vai ne? Un slava Dievam sākās vajāšanas,
Un slavu Dievam par to, jo evaņģēlis izplatījās ārpus šīs teritorijas. Viņš izplatījās ārpus Izraēlas teritorijas dēļ vajāšanām. Tas bija labais Dieva plāns. Bet vienkārši, ko mēs varam saskatīt, kad viņiem draudēja nāve par to, ko viņi sludina. Viņi sludināja, Jēzus ir augšām cēlies. Viņi to sludināja. Viņiem par to draudēja nāve, bet viņi bija gatavi vienalga. Tāpēc, ka viņi bija piedzīvojuši. Viņi saprata, Jēzus ir augšām cēlies. Tā ir īstenība, tā ir patiesība. Tas maina visu. Viņš ir augšām cēlies. Diez vai kāds būtu gatavs tik dedzīgi kaut ko sludināt un mirt par to, ja tie būtu meli. Un trešā liecība. Atcerās, ka man ir slaidi. Aiziet. Tas bija par rakstiem. Un šis ir par liecību, par lieciniekiem. Reāli tie mācekļi redzēja Jēzu. Smuka bilde, vai ne? Un trešā liecība, un es kā Pāvilu minēšu kā piemēru. Pāvils arī ir viens no apustuļiem, vai ne? Bet viņš Jēzu nesatika. Viņš nebija Jēzus māceklis tajā laikā, kad Jēzus bija uz zemes. Un pat arī, kad viņš jau bija augšām cēlies, viņš neredzēja Jēzu augšām celšos. Viņš nebija viņa māceklis, viņš tieši pretēji, viņš bija Dieva ienaidnieks. Viņš gribēja iznīcināt Dieva draudu, viņš vajāja, viņš darīja visu, lai mācekļi, lai evaņģēlis neizplatītos un tā sludinātāji tiktu noņemt no trases. Un kas notika? Dievs viņu izraudzīja kā savu rīku. un viņš, Pāvils, viņš piedzīvoja Jēzu caur atklāsmi. To, ko mēs arī pašā sākumā, ko es lasīju, vai ne? Un mēs to tepatās arī varam lasīt 1. Korintiešiem 15, no 8 līdz 11. Un kā vispēdējiem, Pāvils raksta par sevi, un kā vispēdējiem viņš parādījās man kā tādam priekšlaicīgi dzimušam, jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli tādēļ, ka reiz es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlstības es esmu tas, kas es esmu, un viņa žēlstība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlstība, kas ar mani. Mēs tā visi sludinam, vai nu es, vai tie citi, un tā jūs esat sākuši ticēt. Un jā, man liekas, ļoti, ļoti tas priekš mums ir iedrošinoši, vai ne? Kad viņš nebija viens no tiem klātesošiem, tā teikt, tas, kas sekoja Jēzum, kamēr Jēzus bija uz zemes, bet viņš saņēma atklāsmi par Jēzu. Un pie tam nevis kāds cilvēks viņam pastāstīja patiešo no Jēzus. Un līdz ar to tā trešā liecība ir mums katram personīgā liecība. Trešais pierādījums, ja, par Jēzus augšām, tad mums katram personīga liecība, ka Jēzus ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies. Un es domāju, ka mēs varētu šeit dalīties. Es zinu, ka daudziem no jums ir liecības par to. Mēs varētu droši vien stāstīt līdz pirmdienas vakaram, vai ne? Tas ir līdz rītdienas vakaram. Tavas liecības, bet varbūt mūžībā. Jā, arī man bija personīgs piedzīvojums ar Dievu, un es esmu mūžīgi pateicīgs Dievam par to. Es biju studentu brālības nometnē, un es pat nemeklēju Dievu, es nezināju, man neinteresēja, es domāju, tas viss ir smieklīgi. Aizbraucu uz to nometni, mums tajā laikā draudzenes dēļ Elizabete, kur šobrīd ir mana sieva. Bet un Dievs savā žēlstībā vienkārši man atklāja savu mīlestību, viņš atklāja savu klātbūtni, viņš atklāja, ka viņš ir tiešām dzīvs, viņš ir spēcīgs, viņš ir mīlošs, viņš mani mīl, viņš dod jēgu manai dzīvei. Un vienkārši transformācija notika manā sirdī. Un patiesībā, kad es tikai pēc tam vēlāk sapratu, es lasīju Bībeli, pēc tam vēlāk tikai sapratu, tas bija Jēzus, ok, jā, forši. Bet man bija personīga pieredze, personīga liecība, ja? Un mums katram tāda ir, un ja nav, tad lūdzam, lai ir. Ok, tātad 3 liecības. 3 liecības par augšām celšanās vēsturiskumu, un ka tas ir fakts, tas ir noticis, tas tika pravietots, Jēzus to piepildīja, tas tiešām notika. Otrkārt, tam bija liecinieki, atsliecinieki, kuri gāja nāvē par šo liecību. Un treškārt, mums katram ir personīgā liecība par Jēzus augšām celšanos.
Ok, tagad pirmā daļa ir noslēgta. Tagad mēs visi piecelsimies kājās. Mēs darīsim to, ko mēs jau no rīta darījām vēlreiz. Vienkārši pasludināsim to spēku, kas ir pasludinot, ka Jēzus ir augšām cēlies. Un es teikšu, ja Kristus ir augšām cēlies, un jūs sakat patiesi augšām cēlies. Un mēs to darīsim 3 reizes. Labi? Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Un tagad no visa spēka. Kristus ir augšām cēlies! Amen! Nāc, grib šofāru pūst. Jūs varat apsēsties. Ja nu kāds jau gadījumā jau grasījās iesnosties, tad tagad cerams pamodīsies. Ok, un tā otra daļa, uz leju man bija jāspiež, augšām celšanās spēks un svētības, es to tā nosaucu. Ko Jēzus ir fantastiski daudz, ko Jēzus to paveic, un to visu arī, lai uzskaitītu, mums vajadzētu līdz pirmdienas vakaram, es domāju, šeit palikt. Tāpēc es uzskaitīšu 4 tādas svarīgākās lietas. Ok? Jā. Ok, tātad Jēzus, jā, viņš ir mūsu godības ķēniņš. Viņš caur savām ciešanām, caur nāvi un augšām celšanos mums dāvā vienkārši varenas svētības. Un mēs uzskaitīsim 4 no tām. Pirmā svētība, pirmā, tā teikt, lieta, ko Jēzus caur augšām celšanos panāk, ir jauna dzīve. Jauna dzīve un varētu pat teikt jauna cilvēce. Ja tas nav tikai par kādu individuālu dzīvi, tas ir jauna cilvēce, jauna rasa pat varētu teikt. Man bija tā, kad es bērnībā uzaugu, es nebiju ticīgs bērnībā, un mana dzīve bērnībā bija tāda diezgan drūma. Es biju tāds ļoti noslēgts cilvēks, un bija daudz visādi gadījumi, kas notika manā dzīvē, kas lika man tādu nonākt tādā vietā, kur es biju savā dzīvē, kas bija tāds ļoti noslēgts drūms un viss, bezjēdzīgs. Un tagad, kad es pabeidzu vidusskolu, es domāju, viss pietiek. Es sākšu jaunu dzīvi. Es studēšu augstskolā, tur jauni draugi, un cilvēki viens man nepazīst. Es sākšu jaunu dzīvi, vienkārši visu vec aizmirsīšu, atmetīšu, un viss būs jauns. Un es devos uz augstskolu, sākās man šī jaunā dzīve. Un es sapratu, ka realitāte ir tāda, ka nekas nebija mainījies. Mana dzīve bija tieši tāda pati. Tā pati salauztība, tās pašas nedrošības. Es biju tik nedrošs. Ja man bija no priekšas jārunā ar Elzu, bet mēs mācījāmies kopā, es drebēju vienkārši kā apšu lapa. Ja man augstskolā bija kaut kas no priekšas jārunā, es biju vienkārši tik nospiests. Un, vārds sakot, nekas nemainījās. Man tāda saņemšanās, aiziet, es mainīšos, būs jauna. Nestrādā man saņemšanās. Un realitāte ir tāda, ka nevienam no mums viņa īsti nestrādā. Mēs varam saņemties kādu laiku kaut ko, bet mums ir vajadzīga jauna dzīve, mums ir vajadzīgs jauns sākums, vajadzīgs spēriens. Un ir tā, ka ik viens cilvēks, kurš piedzimst šajā pasaulē, viņš piedzimst īstenībā garīgi mirs. Mēs to zinām, vai ne? Tāpēc, ka Ādams grēkoja, tāpēc visi katra nākamā paudze. Mēs esam Ādama senči. Ādams ir mūsu sens tētis. Un visi cilvēki piedzimst ar grēku un piedzimst garīgi miruši. Bet tas, ko Jēzus paveic pie krusta, ir jauna dzīve, ja piedzimšana no augšienes. Viņš dāvā jaunu dzīvi, ja piedzimšana no augšienes, angliski born again. Mēs atvērsim 1. Pētera vēstuli, 1. nodaļu un 3. pantu.
1. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 3. pants. Tur rakstīts tā. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis. Šis ir tas vārds atdzemdinājis, ja piedzemdējis no augšienes. Angliski born again, caused us to born again. Dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem. Saskatam, ja? Augšām celšanās to panāca. Viņa augšām celšanās panāca, ka mēs arī varam piedzimt no augšienes un iegūt jaunu dzīvi. Vēl viena raksturieta, atgriežoties atpakaļ, vispār ielieciet pirkstiņu tur, ja? 1. Korintiešiem 15. Tur ir no 45. līdz 48. pantam. Ja, kā es minēju, saņemšanās nestrādā, man nestrādā, nekas nemainījās manā dzīvē. Bet tas, ko Jēzus dāvā, ir iegūt jaunu dzīvi, sākt visu no sākuma. Lai arī ko tu būtu darījis savā dzīvē, lai cik sliktas lietas būtu darījis, vai ko tu būtu sastrādājis, tu vari sākt no jauna. Paldies Jēzum! 1. Korintiešiem 15, 45 līdz 48. Šis ir tas uzsvars par to jauno rasi, par to jauno cilvēci, ko Jēzus veido. Tur rakstīts tā. Tā ir, kā rakstīts. Pirmais cilvēks Ādams tapa par dzīvu būtni. Pēdējais Ādams, tas ir Jēzus pēdējais Ādams, tapa par garu, kas dara dzīvu. Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Garīgais ir pēc tam. Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrais cilvēks no debesīm. Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes? Tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm? Tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Saskatam, ja? Tātad Ādama daba iet līdz katram cilvēkam, kurš piedzimst šajā pasaulē. Bet tas, kurš ir augšām cēlies, piedzimst no jauna, piedzimst no Dieva gara, piedzimst no evaņģēlija, no ticības evaņģēlijiem, viņš ir jauns radījums. Viņš tiek ielikt šajā jaunajā cilvēcē, jaunajā rasē, kur Jēzus veido. Kāpēc Jēzus to paveic? Tāpēc, ka Jēzus nebija no šīs zemes. Viņš nāca no svētā gara. Viņš nāca jaunamā Marijā, kā sēkliņa, kas nebija no šīs pasaules, bet no svētā gara, no Dieva. Otrā lieta, ko augšām celšanās sasniedz, lai dāvā, ir grēku piedošana un taisnošana. Kāds šeit ir bijis tiesas zālē, vai nu kā liecinieks, vai arī kā, es nezinu, kā varbūt notiesātais. Ir kāds bijis? Elīna ir bijis, Elīna varētu liecināt. Man ir bijis iespēja būt tiesā, kur es esmu bijis notiesātais. Un es neko briesmīgi neesmu izdarījis, neuztraucēties, bet bija tā, kad es biju pusaudzis, man bija kaut kādi varbūt 14 gadi. Mans tēvs būvēja māju, un viņš paņēma mani palīgā. Viņš bija paņēmis tā kā cilvēku, kurš strādā, pieaugušu vīrieti, kurš strādā, viņš bija paņēmis arī mani palīgā kā strādnieku. Un es vienkārši tā kā, apmēram tā kā savu māju būvēt. Un notika tā, ka atbrauca vids, un gribēja tā kā, izpētīt, vai šajā gadījumā netiek tā kā nelikumīga kaut kāda būvniecība, nelikumīga darbā pieņemšana notiek un tam līdzīgi. Un mēs dabujām tā kā tiesasprāvu par to. Un es biju diezgan nobijies, un mēs braucām uz Rīgu, uz tiesu, un mēs domājam, kā tur būs, un mans audžu tēvs, viņš tā kā bija tas, kurš gāja runāt, jo viņš bija tas, kurš visu to bija inicijējis. Un pēc tās, reāli tas iznākums bija tāds, ka mums atzina par nevainīgiem. Man bija tāds, vāc! Un īstenībā viena lieta bija tas, ka es biju mazliet vainīgs, jo tas vids bija atbraucis un deva kaut kādas lapas parakstīt.
Un tur bija jāraksta tā kā, kad tu tur sāki strādāt, un es uzrakstīju, tur 3 mēnešus, jā. Un pēc tam Alžērs teica, varēja rakstīt šodien sāka. Es biju bišķi vainīgs īstenībā, tāpēc es jūtos, ka tas bija uz mani. Bet mums pasludināja par nevainīgiem. Man bija tāds, tas ir tik labi, mēs neesam vainīgi, mums nebūs nekāds sots. Mēs bijām tik priecīgi, mēs pēc tam ēdām saldējumu, tas bija brīnišķīgi. Un skatieties, ko Jēzus paveicis pie krusta. Mēs lasīsim no Romiešiem 4. nodaļas, 4. nodaļa no 24. līdz 25. pantam. Tur konteksts ir tāds, ka tiek runāts par Abrahamu, kurš ir mūsu ticības tēvs, ticības aizsācējs. Un kāpēc Dievs viņu attaisnoja? Tāpēc, ka viņš ticēja Dievam, nevis viņa darbu dēļ, bet viņa ticības dēļ. Un viņš saka, tā ir liecība mums, arī mums, kas vēlāk ticēsim Kristum. Nevis mēs ar saviem darbiem kaut ko varam izdarīt, lai sevi taisnot, bet tikai ticībā Jēzum Kristum. Tas ir tas konteksts tur. Un tur rakstīts no 24. līdz 25. pantam, ka tas ir rakstīts ne tikai priekš Ābrama, tas rakstīts arī mūsu dēļ. Arī mūsu dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodināja mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē, un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Paredzam, ja? Kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē, un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Tad pirmkārt, caur ticību, ja? Šai vēstītas, caur ticību Jēzus darbam, caur ticību viņa nāvei un viņa augšām celšanai, mēs varam saņemt grēku piedošanu, attaisnošanu. Pirmkārt, par Jēzus nāvi, ja? Kas tur rakstīts, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungi, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvei. Pirmkārt par šo. Tātad Jēzus nāve samaksāja pilnu maksu par grēka sakām. Viņš pie krusta pasludināja, viss ir piepildīts. Viņš samaksāja pilnībā visu grēka, visas cilvēces. Un patiesībā, kas ir vēl interesanti, ne tikai no tā brīža, kad Jēzus augšām cēlās, arī visi cilvēki uz priekšu no tā brīža, gan arī visi atpakaļ. Visi vecās darbības cilvēki arī saņem grēku piedošanu caur Jēzu. Tas ir interesanti. Dievs ir ārpus laika. Tātad Jēzus nāve bija perfekts, svēts upuris, Dievam patīkams upuris. Un tāpēc viņa nāve samaksāja par visas cilvēces grēkiem, arī par taviem grēkiem un maniem grēkiem. Un tāpēc, ka Dievs, kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc, ka Dievs nevar tā vienkārši. Tu grēkoji? Labi, es tev piedodu, paslaucīsim zem tepiķa. Tā nav ar Dievu, viņš ir svēts. Viņš ir taisnīgs, viņam ir jāsoda grēks. Viņam jāsoda nepaklausība. Un tāpēc, ka viņš mīl, vai ne? Viņš neizvēlas sodīt, bet viņš izvēlas glābt. Un ir jāmirst kādam, kas ir perfekts upuris, kas ir bez grēka. Jo, ja mirtu, piemēram, kāds no mums, neko nedod, tāpēc, ka mēs jau esam pelnījuši nāvi tāpatās par saviem grēkiem. Bet tas, kurš nav pelnījis, viņš var izpirkt. Viņš var izpirkt citus. Un otrkārt, Jēzus augšām celšanās. Tepat rakstīts, 25. pantā. Un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšām celts. Attaisnošanas dēļ. Mēs zinām, ka Jēzus tika, viņam bija tā teikt verdikts vai spriedums tika izdarīts no 2 institūcijām. No sekulārās varas, tas ir no Romas, un arī no Sinedrija, kas ir reliģiskā tā teikt institūcija. Un viņš tika apsūdzēts pilnīgi netaisni. Bet ko viņš izdarīja? Viņš vienalga, viņš uzvarēja īstenībā tos verdiktus. Viņš augšām ceļoties uzvarēja, kur šie verdikti nestrādā. Pat ja tie bija netaisni, viņš augšām cēlās. Šie verdikti nestrādā, šie spriedumi nestrādā uz mani. Līdz ar to viņa augšām celšanās
attaisno mūs. Un es gribu uzsvērt to, ka tad, kad runa ir par grēku piedošanu un attaisnošanu, šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Kad runa ir par visu grēku piedošanu. Visu grēku piedošanu. Un runa ir par pilnīgu attaisnošanu. Pilnīgu attaisnošanu. Tas nozīmē, ka Dievs uz tevi skatās, it kā tu nekad nebūtu grēkojis. Let that sink in. Un īstenībā man ir bijis jānožēlo tas, ka es esmu sevi šaustījis, domājot, ka jā, man vajag ciest par manu grēku, man vajag vairāk ciest, vairāk nožēlot, vairāk fokusēties uz to, cik slikti ir. Tas nepagodina Dievu. Tas nepagodina Dievu. Dievu pagodina tas, ka tu zini, ka tev ir pilnībā piedots. Tas ir pilnīgi taisnots, it kā tu nebūtu nekad grēkojis. Tas ir vienkārši ārprāts, ko Dievs izdara. Tas ir tā kā šī jaunā lapas puse. Ja, ko es teicu, ka es gribēju, es sākšu jaunu lapu. Viņš to vienīgi izdara. Viņš iedod mums šo pilnīgi tukšu lapas pusi. Tur nekā nav. Viss ir izdzēsts. Paldies, Jēzum. Okay. Trešā lieta, tagad jūs varbūt nesapratīsiet to bildi, bet es paskaidrošu kādā brīdī. Jūs atceraties, pagājušajā gadā mēs esam visi latvieši, mēs noteikti visi skatāmies hokeju, vai ne? Varbūt mūsu ārzemju viesis to tik labi nesapratīs. Visi mēs skatāmies hokeju, vai ne? Un pagājušajā gadā Latvija ieguva ko? Bronzu, 3. vietu. Kā mēs priecājāmies, vienkārši bija šitā publiskā brīvdiena, mums bija publiskā brīvdiena, jo Latvija uzvarēja hokejā 3. vietu. Jūs saprotiet, kā mēs par to priecājāmies. Un, ja godīgi, tiešām kaut kas garīgs arī izmainījās, ka mēs tiešām varam, jo Latvijas laik, mēs jau tur tādi, mēs varam. Amen. Kāds bija prieks. Jūs redzējāt, kas notika pie brīvības pieminekļa? Tur tā kā atmodu izskatījās. Cilvēki bija sanākuši, sveica tos hokejistus. Viņi sveica hokejistus, kas atbrauc. Viņi vienkārši jā, Latvijā, un visādi dziesmas dzied. Un kāds bija prieks, vai ne? Visi atceramies. Kaut ko līdzīgu arī Jēzus piedzīvoja un izdarīja. Mēs lasīsim tagad Kolosiešiem 2. nodaļu, 14 līdz 15. Kolosiešiem 2. nodaļa, 14 līdz 15. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pieneglodams pie krusta. Viņš atbruņoja, un uzsvars būs uz šo 2. daļu, uz 15. pantu. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja pār tām uzvaru Kristū. Es vēlreiz izlasu 15. pantu. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja pār tām uzvaru Kristū. Amen! Tātad tas, kas notika šeit, ir ļoti, ļoti svarīgs konteksts, un latviešu valodā, diemžēl, viņš ir nedaudz zudis, jo vismaz angļu valodā vēl tas ir, kad viņš triumfēja. Te rakstīts, ka viņš svinēja, bet viņš triumfēja. Un tie, kas to lasīja, 1. gadsimtā, viņi saprata, par ko ir runa. Runa bija par romiešu, kā lai to labāk nosauc, romiešu. Var sakot, tas bija romiešu kultūrā. Šis triumfs nozīmēja to, ka tad, kad Romas ģenerālis, armijas ģenerālis, tad, kad viņš uzvarēja savus ienaidniekus, kas notika, viņam bija, un tas patiesībā bija viņa karjeras augstākais punkts, vienkārši viņš nevarēja vairs nekur augstāk kāpt. Tas bija tad, kad viņš triumfēja. Ko tas nozīmē, ka viņš triumfēja? Tas izskatījās apmēram tā, kad viņš bija sakāvis savus ienaidniekus, viņš iebrauca. Tā bija parāda. Tā bija tā kā pie brīvības pieminekļa Latvijas hokejs.
tā bija parāde, kad viņš iesoļo kā uzvarētājs, ja? Šis ģenerālis, kurš ir uzvarējis, viņš ir triumfējis. Un aiz viņa ir kolonnas, kur ir vienkārši visi šie sagūstītie ienaidnieki. Tur ir vergi, tur ir pat lopi, tur ir arī laupījums. Ja, tā bija parāda, viņš iesoļo, un tur aizmugurē ir visi tie sagūstītie, un viņiem tas ir vienkārši milzīgs apkaunojums. Ja, tas ir milzīgs kauns, tas ir pazemojums, totāls pazemojums. Priekš romiešu tas bija lielākā uzvara. Un šeit tas konteksts ir tāds, ka Jēzus to izdara, ja, ar visu. Ar visu garīgo, labi, tas nav tik pilnīgs attēls, bet vismaz viņš izdara to ar visu garīgo realitāti, ar tumsu, ar nāvi, ar sātanu, ar elli, viņš triumfē, un viņš, tāpēc rakstīts, viņš atklāti kaunā likdams, ja? Viņš svinēja par tām uzvaru Kristu. Tad tas notika, kamēr Jēzus bija kapā, kamēr viņš bija. Es ticu, ka tas notika tajā brīdī, kamēr viņš bija kapā. Ja? Viņa gars bija dzīvs, un viņš tikmēr parādīja, rekur, es esmu uzvarējis, es esmu triumfējis. Un viņš vienkārši rekur smējās par visu tumsu, viņš smējās par nāvi, un viņš smējās par sātanu, viņš smējās par grēka varu. Amen. Amen, tās ir labas ziņas. Tas ir mūsu Jēzus. Ok, un kā jau es minēju, ir vēl daudz lietas, ko mēs varētu apspriest un ko Jēzus paveic caur augšām celšanos. Bet es minēšu vēl 4., kas ir mirušo augšām celšanās. Šeit man diemžēl nav neviena tāda personīga stāsta vai piemēra. bet tā cerība, ja? Tā cerība mums ir, ka tāpēc, ka Jēzus ir augšām cēlies, arī mēs tiksim augšām celt. Un mēs varam nolasīt no 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļas atveram, ok? 1. vēstule Tesaloniķiešiem 4. nodaļa, 14. līdz 18. pants. Un tur rakstīts tā, mēs ticam, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies. Amen? Tāpat arī Dievs tos, kas Jēzus žēlastībā aizmiguši, augšām cels līdz ar viņu. Pēc kunga vārda mēs jums apgalvojam, ka mēs, kas līdz kunga atnākšanai vēl būsim palikuši dzīvi, neaizteiksimies priekšā jau aizmigušajiem. Pats kungs, skanot pavēlēja, erceņģeļa balsī un Dieva taurei, nokāps no debesīm, un nomirušie Kristū būs pirmie, kas augšām celsies. Pēc tam mēs, pāri palikušie dzīvie, visi reizē līdz ar viņu, padebešos tiksim aizrauti uz tikšanos ar kungu debesīs, un tad mēs būsim ar kungu vienmēr. Tad ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem. Amen! Priecāsimies par šiem vārdiem. Mums ir cerība, ja mums nav no nāvis jābaidās, jo Jēzus uzvarēja nāvi, viņš sakāva nāvi, nāvi vienkārši nevarēja viņu paturēt. Tas iepriekšējais attēls, vai ne? Un tāpēc, ka viņa gars mājo mūsos, mums ir cerība, ka viņš augšām cels arī mūsu. Un tā ir cerība tiem, kas piedzīvo šo realitāti, ka Dieva valstība ir šeit, bet vēl ne. Mēs esam par šo runājuši, ka Dieva valstība ir jau šeit, bet tomēr vēl ne. Un tā ir Dieva mistērija, vai ne? Kad mums gribētos, ja jau ir, tad ir 100%. Bet tomēr mēs redzam, ka ir Dieva valstība, mēs to piedzīvojam daudzējādi. Bet kad ir vēl ne, un būs šī pilnīgi atjaunotā Dieva valstība, kurā nāve arī būs iznīcināta. Šobrīd nāve vēl nav iznīcināta. Nāvei ir pasludināts, nāvei un sātanam ir pasludināts. Viņi ir sakauti, vienkārši tas ir permanenti, tas ir neatgriežami. Viņi ir sakauti, viņiem nav vairs varas. Bet viņi vēl nav iznīcināti. Viņi tiks arī iznīcināti. Dieva noteiktā laikā, un tur ir Dieva gudrība. Bet tā ir mūsu cerība. Amen. Ok.
Jā, un tas, ko es gribētu, ka mēs tagad varam darīt, šī bija tā galvenā daļa. Ja? Okay, mēs vēl varam atkārtot vēlreiz, kas bija tās 4 lietas otrajā daļā. Tātad Jēzus nāve un augšām celšanās panāca. Lai es nesajaucu kārtības, pasīšos pierakstāt. Jēzus augšām celšanās panāca to, ka mums ir iespējama jauna dzīve. Mums ir iespēja piedzimt no augšienes. Un arī tas, ko Trejs jau minēja, vai ne, kad varbūt tu esi jau piedzimis no augšienes, tu esi jau Dieva bērns, ja, bet ka tev sajūt, ka tu esi tā kā kapā, tā kā nomirs. Es gribu, lai šodien Dievs pieskarās tev. Viņa augšām celšanās spēks ir pieejams. Otrais punkts bija par grēku piedošanu un taisnošanu. Varbūt tu mokies ar kaut ko, tu mokies ar kādu lietu, ko tu neesi izsūdzējis. Vai tu mokies ar vainas apziņu, ka tev liekas, šis varbūt nav tev piedots, vai šo jau Dievs tev nevar piedot. Tu vari saņemt šodien piedošanu par to. Pateicoties Jēzum, pateicoties viņa nāvei un viņa augšām celšanās. Kāpēc viņam vajadzēja palikt kapā? Tāpēc, ka tur palika grēks. Ja Jēzum pie krusta viss grēks tika uzkrauts. Es kādreiz domāju, tas trakākais laikam bija, ka Jēzus, viņš tika tik pamatīgi ievienots, ja esat skatījušies Kristus ciešanas, vai ne? Viņš tika burtiski tik mocīts tā, ka viņš knapi dzīves jau līdz krustam aizgāja. Un man liekas, tas ir vājprāts vienkārši, kā viņš cieta. Un man liekas, tas trakākais, bet īstenībā tas trakākais bija, ka viņam viss grēks tika uzkrauts. Un viņš tika nošķirts no tēva. Viņš teica, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Viņam viss grēks tika uzkrauts. Un kāpēc viņš tika guldīts kapā, lai tas grēks tur palikt? Viņš palika kapā. Tāpēc tev var būt piedots. Tas bija trešā lieta – uzvara pār nāvi, pār tumsu, pār spēkiem, pār valdībām un varām. Ja tu jūties nebrīvs, tev kāda tavas dzīves joma, tu jūti, tev nav brīvība. Tev liekas, ka iespējams tumsas spēkiem tur ir vara pār kādu tavu dzīves jomu, tu vari saņemt brīvību. Jēzus vienkārši, jūs redzējāt, viņš svinēja uzvaru, tur vienkārši nav variantu. Un ceturtkārt, mirušu augšām celšanās, mums būs jauna miesa. Būs jauna miesa, tā ir cerība tiem, kas piedzīvo šo jau tagad, bet vēl ne realitāti. Ja, teiksim, jums ir miesā slimība vai kāda lieta, bet Dievs dod cerību, viņš dod cerību, ka mums būs jauni ķermeņi. Mēs būsim augšām celt līdz ar viņu, bet arī tu vari saņemt cerību. Tu vari saņemt cerību šodien. Tāpēc es gribu, ka mēs varam ik viens no mums atsaukties, ka mēs ne tikai sēžam, forši, bet ka mēs varam katrs atsaukties kaut kam, kas jūs uzrunāja no šī. Es pagaidām vēl nezinu, kā mēs to darīsim. Es lūkšu, ja? Es lūkšu, un tad varbūt mums būs klusuma brīdis, minūti. Uzlikšu taimeri. Mums būs klusuma brīdis, un tad mēs sapratīsim, kā jūs varēsiet atsaukties, kā mēs varēsim atsaukties tam, ko Jēzus grib darīt šobrīd tavā dzīvē. Gan labi? Jā, godības ķēniņš, Jēzus, tu esi godības ķēniņš, mēs tev pielūdzam. Mēs tev slavējam, tev pienākas gods, tev pieder slava. Tu esi apbrīnas cienīgs, tu esi apbrīnojams ķēniņš. Paldies, ka mēs varam tevi iepazīt. Lūdzu, ļauj mums tevi iepazīt vairāk. Kā Pāvils teica, tev šo atklāsim personīgi, iepazīt tevi vairāk. Es lūdzu, kungs Jēzu, ka tu pieskaries mūsu dzīvēm šodien. Pieskaries, kungs, tur, kur ir salauztība, tur, kur ir bezcerība, tur, kur ir grēks, tur, kur ir sajūta, ka ir nāve. Es lūdzu, ka tu pieskaries šīm jomām. Pieskaries, kungs.
Pateicos, Jēzus, ka tu esi augšām cēlies, tu esi dzīvs un tu darbojies. Pateicos, ka tavu klātbūtne šeit ar mums. Es pateicos, ka tavs augšām celšanās spēks ir mums pieejams caur Svēto garu. Jā, mēs tev aicinām. Nāc, kungs, Jēzus. Nāc, Svētais gars, runā mūsu sirdīs. Ko tu gribi teikt, ko tu gribi darīt katrā sirdī šobrīd? Mēs daudam tev iet runāt. Jēzus vārdā, amen.